Speciālisti. Ir 14:00, aicinājums sākt šīs dienas domas sēdi. Prieks jūs visus redzēt arī pēc Jāņiem, rindā, darba kārtībā, tā kā patiesi prieks tikties. Un tad jums e-pastos tika izsūtīti 39 jautājumi, kā arī ir sagatavots viens papildu lēmums par nekustamā īpašumu pie apakšstācijas pircēju noteikšanu un pirkuma līguma slēgšanu, jo viņš iekrita mums ar pēdējo aktuālo darbību starp darba kārtības izsūtīšanu un šodien, tā kā līdz ar to ir kādi jautājumi, protams, tad mēs varam arī uz viņiem atbildēt. Vai kolēģi jautājumi ir par darba kārtību? Jā, lūdzu, Egars. Labdien, Egars Gokovs. Ceru, ka Jāņus visi veiksmīgi nosvinējuši un esam atgriezušies darbos. Šodien darba kārtībā mums ir 40 lēmumu projekti, par kuriem jābalso. Un aicinu deputātus daudz vairāk iesaistīties diskusijās, uzdot jautājumus un izteikt viedokļus. Klusējot mēs nepieņemam labākos lēmumus. Labākos lēmumus mēs pieņemam, ja mēs iepazīstamies ar katru lēmumu projektu, katrs padomājam, kāds būtu labākais risinājums un diskutējam par to. Un nav runa par garām, bezjēdzīgām diskusijām, runa ir par īsiem, kodolīgiem jautājumiem un konkrētiem un precīziem priekšlikumiem. Gada laikā mēs esam balsojuši aptuveni par 400 lēmumu projektiem, un mums ir deputāti, kas ir izteikušies tikai par dažiem vai pat par nevienu lēmumu projektu. Un mums ir spilgts piemērs, kas notiek, ja nav diskusijas, ja nav viedokļu dažādības, runa ir par kultūras namu. Sasteigts lēmums, neizdiskutēts lēmums un 2 kļūdas vienā lēmumu projektā. Tas ir katastrofa centrs tiks būvēts par neatbilstošā vietā, paugurainā vietā, blīva apdzīvotā vietā. Saldus nav tik liels, tā kā Rīga katastrofa centram. Saldu nav jābūt centrā. Daudz piemērotāk vietam būtu bijusi nomaļvieta. Otra kļūda ir kultūras nama ēka. Tā tūlīt būs noārdīta. Un šobrīd kultūras namam ir tikai 2 risinājumi. Tas ir būvēt jaunu kultūras namu vai pārbūvēt kādu no esošajām ēkām. Un abi procesi ir ļoti dārgi, naudas nav. Kad un vai uzbūvēs kultūras namu, atbildes nav. Par domas sēdēm, katru domas sēdi mums vismaz 90% lēmumu projektu ir atbalstām lēmumu projektu. Bet tas nemaina to, ka arī par tiem ir jādiskutē. Arī tos mēs varam uzlabot. Un es saprotu, ka ir cilvēcīgs bailes publiski pateikt kaut ko nepareizi. Jautājums, kas notiks, ja kāds pateiks šeit kaut ko nepareizi? Atbildi tieši nekas. Un tāpēc ir daudz labāk diskutēt, iespējams pateikt kaut ko nepareizi, nekā klusēt. Un aicinu visus deputātus iesaistīties diskusijās, uzdot jautājumus, izteikt viedokļus, lai mēs kopā varam pieņemt labākos lēmumus Saldus novada iedzīvotājiem. Paldies! Paldies, man tik lūgums uz priekšu tomēr diskutēt par sagatavotiem lēmumu projektiem un savādāk mēs kāds sāksim sagatavot šādas kiela runas, kas ir labi, protams, un es gribētu no savas puses pateikt, ka joprojām nav aizliegts nevienam tiešām arī domas sēdē runāt un uzdot jautājumus un saņemt arī interesējušos atbildes vēl joprojām. Bet, Aigar, mēs pēc tam varbūt pie jautājumiem bija Raiviem vēl un tad... Jā, tad atbildes uz Aigaru, tad aicinātu deputātus ne tikai piedalīties domas sēdē vai komitejās, bet arī komisijās. Ļoti daudz no jūsu klātbūtnes neesmu redzējis nevienu no jūsu no komisijām. Tā kā, paldies, tā ir mans viedoklis. Paldies. Droši vien, ka mēs šodien vēl padiskutēsim pie jautājumiem sagatavotiem, bet ja citu priekšlikumu nav, tad man būtu lūgums sagatavot to papildus lēmumu projektu apstiprināt darba kārtību. Kurš par? Paldies. Darba kārtība 40 jautājumiem ir apstiprināta. Paldies, kolēģi. Tālāk, pirmais mums no jautājumiem ir par Saldus novada pašvaldības aģentūras sociālais dienas direktoru iecelšanu. Ziņo man vietniece Inta Vanaga. Lūdzu, Inta. Labdien visiem klātesošajiem! Valsts publiskais aģentūra likums nosaka, ka pašvaldību aģentūras direktori ieceļ amatā ar domas sēdes lēmumu uz 5 gadiem. Par cik patreizējā direktora laicīgi jau teica, ka šajā 5 gadu laikā viņa vairāk neturpinās vadīt aģentūru, tad tika izsludinātas vakance. Un pieteicās pavisam 6 pretendenti. Un kā atbilstošāko komisija lēma amatā šodien stiprināt Intu Briedi.
Paldies, lūdzu, Zinta, varbūt nāc priekšā un stāties priekšā, varbūt īsi ieskatu savos plānus, kāpēc un kā, un tad arī, ja būs jautājumi, tad, protams, diskusija. Paldies, lūdzu. Labdien! Mani tiešie šī brīža darba pienākumi ir saistīti ar Nodarbinātības valsts aģentūru. Esmu Nodarbinātības valsts aģentūras sauc filiāls vadītāja Inta Briede. Un, protams, viss, kas notiek darba tirgu un vakancēm, ir manā redzeslokā. Un, redzot šo vakanci pirmo reizi, varbūt man pietrūka mazliet ambīcijas un pietrūka gribēšana startēt, bet redzot otro reizi šo vakanci, es iepazinos tuvāk ar publiski pieejamiem dokumentiem, ar sociālā dienas stratēģiju, darba plānu un nolikumu, lai saprastu dziļāk, jo sociālais dienas ir viens no Nodarbinātības aģentūras sadarbības partneriem, un mēs ar līdzinējo direktoru Inu Behmanu esam ļoti daudz risinājuši kopīgas lietas, jo mums ir daļa klienti, kas ir arī mūsu kopīgie klienti un kas ir arī sasaistīti ar sociālās palīdzības likuma ietvaros ar mums. Un otrajā reizē tātad es izvirzīju arī savu kandidatūru, jo saprastama, ka mani līdzinējie darba pienākumi patiesībā diezgan daudz ir saistīti ar šiem nākošajiem un izvērtējot savas kompetences un varēšanu. Es pats sev izvirzīju tādu mērķi kļūt mazliet dinamiski pieņemt šo lēmumu un uzņemties tādu lielāku atbildību un dinamiskāku darbu. Paldies, Inta. Kolēģi, vai jautājumi? Jā, lūdzu, Egar. Es izmantošu iespēju pateikties līdzinējai vadītāji Inai. Jau no pirmā zvana, kad es viņai zvanīju, ļoti atsaucīgs cilvēks, vienmēr atbildēs visiem jautājumiem. Un, starp citu, jā, visā pašvaldībā, vismaz man necik bijis kontakts, vienmēr ļoti atsaucīgi. Un es esmu pārliecināts, ka Inta būs ļoti laba vadītāja. Paldies. Paldies, Egar. Vai vēl kolēģi jautājumi? Ja ne, tad lūgums balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Pret atturās nav. Vienbalsīgi apstiprināt. Paldies. Jā, paldies par uzticību un ceru uz veiksmīgu sadarbību. Paldies jums. Paldies. Un tā kā Egars teica, es domāju, ka mēs visi arī tiešām piekrītam pateikt lielu paldies Inai par gadu desmitiem ieguldīto darbu mūsu novadā, un tiešām mēs esam bijis ne tikai Saldū, bet arī visā Latvijā kā labais piemērs par to, kā sakārtot sistēmu un atbildēt par saviem vārdiem un darbiem. Liels paldies no mums! Nē, vēl jau es līdz 21. jo pēdējā darbdiena man ir 21. jūlijas. Jūs ziniet, tas mazliet tad, kad man pazvanīja un teica, vai tu atnāks uz sēdi, es tā biju domājusi, jo mums ir projekts jāapstiprina nākamais. Un tad es tā domāju, ko es jums kā politiķiem novēlētu, vairāk ambīciju arī sociālā jomā. Jo man liekas, mums ir tiešām ļoti spēcīga profesionāla, augsti profesionāla komanda. Mēs varam daudz darbus darīt, netradicionālus. Nevēlti mēs esam arī šādos konkursos startējuši un iegūši finansējumu. Šodien atkal tātad mums ir nākamais projekts, jo mūsu galvenais klients ir jebkurš no Saudzes novada iedzīvotājiem. Pie mums atnāk ap 10%. Bet ir ļoti daudz tie, kas nāk klāt tagad uz pakalpojumiem. Un man ir ļoti liels prieks, ka mēs varam un varēsim vairāk dot pakalpojumus tieši bērniem, kuriem ir kāda problemātika, lai labāk viņi justos skolā. Un mums ir ļoti jādomā par visiem bērniem, arī par šiem bērniem. Un tad jau kopumā es tādēļ arī Intai gribu vēlēt ļoti lielu uzticību darbiniekiem. Jo direktors aptvert 5 struktūra vienības, 100 darbinieku visā novadā, tas vienkārši nav iespējams. Nodaļa vadītājs, struktūra vadītājs, tas ir tas, kas tur rūp par to visu. Un man ir ļoti labs kolektīvs. Es vispār nelietoju vārdu nekad man, tie esam mēs, visi kopā un arī jūs. Paldies visiem maniem iepriekšējiem priekšniekiem. Viņi ir bijuši lieliski un atbalstoši. Un es domāju, ka tāds arī būs uz priekšu. Un izvedīšu
vēl līdz 21. intu pa visiem pagastiem, pa visām struktūra vienībām, lai viņai arī ir tāda drosme satikties ar kolektīvu, jo visi jau nav tik pulkaini arī. Un kā priekšnieks arī teiks, ja tu visiem būsi labs, tad tu neesi labs vadītājs. Arī man ir smagās sarunas bijušas, protams. Bez tām arī neiztikt. Labi, paldies, ka jūs veltījāt tik daudz laika man. Un paldies kolēģiem par atbalstu. Tālāk, otrais lēmums mums ir par Lutriņu pamatskolas direktora amata vietas likvidēšanu un direktors atbrīvošanu no amata saskaņā ar iepriekš pieņemtiem lēmumiem. Ziņojums sauc vietu, Levis, lūdzu. Sveicināti. Ar 25. gada 27. novembra Saldus novada domas lēmumu par Saldus novada pašvaldības Lutriņu pamatskolas turpmāko darbību tika nolemts likvidēt Lutriņu pamatskolu, ja Lutriņu pamatskola nesasniedz valstī noteikto izglītojamo skaita kvantitatīvos rādītājus klašu grupās uz 26. gada 29. maiju un skolas likvidācijas process būtu pabeidzams līdz 31. jūlijam. Tā kā šis kvantitatīvais rādītāji netika sasniegti, tad seko nākamās darbības. Pirmā ir saskaņojums ar Izglītības un zinātnes ministriju. Ministrija ir saskaņojusi šo lēmumu. Un otrs ir par amata vietas likvidēšanu un vadītājas atbrīvošanu no amata. Un tālāk līdz 31. jūlijam tiks veikts pārējās darbības, kas ir saistītas ar procesu pabeigšanu. Lūgums apstiprināt šo lēmumu. Paldies, kolēģi, vai jautājumi? Jā, lūdzu, Edvard. Edvards Šmits, viņa 27. novembra sēdē toreiz apstākļu sakritības dēļ nevarēja piedalīties. Toreiz lēmuma projektā bija rakstīts, ka, lai skola turpinātu strādāt, viņai bija nepieciešams 130,000 aptuveni no pašvaldības papildus finansējumu. Vai arī šajā gadījumā, ja pietrūka tikai 6 audzēkņi, arī bija līdzīga tā summa, vai tur bija savādāk? Summa mazāk noteikti. Mazāk bērnu, mazāk summa. Mazāk pietrūka, mazāk summa. Es aicinu arī deputātus citreiz rūpīgi padomāt, kā mēs tērējam mūsu nodokļu maksātāju naudu, vai šis lēmums toreiz bija tas pareizākais. Un varbūt tomēr arī šīs lietas mēs visur publiski liekam, ka mēs griežam lentītes, piedalāmies pasākumos, un varbūt tad arī domas priekšsēdētājiem būtu jāaizbrauc uz šo skolu un publiski viņi jāizslēdz ar visu publicēšanu sociālos tīklos un tā tālāk. Mums arī nenotiek tikai labās lietas, mums arī notiek šādas nepārāk labas lietas, un mēs nespējām atrast finansējumu, lai šāda skola turpinātu strādāt. Kaut arī katrā sēdē mēs atrodam finansējumu daudzām citām lietām. Tā arī tas es piebiedojos aicinājumam deputātiem rūpīgāk domāt, kur un kā mēs liekam nodokļu maksātāju naudu, jo šie bērni, kas tur mācījās, viņiem kaut kur jāpaliek. Kāda ir šobrīd situācija, kur viņi palikuši ir, vai ir zināms, cik ir novadā, cik ir ārpus novadā? Jā, šodien es vēl pirms sēdes sazinājos ar direktori. Pusi no bērniem ir zināmi un jau visi sistēmā reģistrēti. 6. jūlijā mums ir nākošā tikšanās ar direktori, un tad skatīsimies, kur ir pārējie bērni. Bet katrā ziņā līdz 31. jūlijam bērniem būs visiem jāatrod vieta. Un par to, cik būs ārpus novada vai cik būs novadā, tas būs augustā, tas būs precīzi zināms. Jo es atcerēšos vēl piebildi, jo šie bērni brauc mācīties ārpus novada, vai tā būs Vārma šī gadījumā, kas ir tas gals Šķēdi Jauntriņa. Tad arī viņiem kontakti veidosies tanī novadē, un mēs potenciāli šos savus iedzīvotājus varam arī zaudēt, jo viņiem dzīve jau veidosies sākot no skolas ar visiem draugiem, tā tālāk ārpus mūsu novada. Tas ir risks, ja mēs runājam par demogrāfisko situāciju mūsu novadā arī turpmāk, tad mēs arī uz priekšu mēs veicinām šos procesus šādā veidā. Paldies. Jā, paldies. Es no savas puses gribu teikt, kad
protams, ikdienā deputātiem ir jāpieņem ne tikai ļoti skaisti un labi lēmumi, bet arī jāpieņem smagi un atbildīgi un nepopulāri lēmumi. Tāpēc mēs šeit esam, mēs arī šādus pieņemam. Attiecībā par situāciju Lutriņos mēs jau vairākus gadus atpakaļ vērsām uzmanību par situāciju un aicinājām kopā ar izglītības pārvaldu meklēt risinājumus to magnētās odziņas, lai to skolu saglabātu. Diemžēl tas nav izdevies. Un attiecībā par šo momentu un esošo naudu nav jau stāsts par pāris tūkstošiem vairāk vai mazāk. Un, vēl kritiskāk un nepareizāk būtu situācija sagaidīt septembri, kad konstatētu, ka pat nav 60 bērnu, un tad būtu vēl mācību gads būtu sabojāts bērniem, kur būtu jāmeklē ārkārtas ātrs risinājums. Tā kā, diemžēl, protams, kad pamatā tomēr problēma joprojām mums ir demogrāfija, ko mēs visi apzināmies un arī tā arī atzīstam. Tā kā līdz ar to, protams, tie tālāk ir izējošie, tālāk sekojošie lēmumi. Un par to, kad uz septembri, protams, ka padziļināti un mēs pievērsīsim uzmanību esošajai situācijai, lai maksimāli nodrošinātu ērtākus apstākļus bērniem iekļauties jaunajās skolās, kuras tiks izvēlēts. Mūsu novadā, protams, prioritāri pirmām kārtām. Paldies. Kolēģi, vai vēl ir jautājumi vai viedokļi? Ja nav, tad lūgums balsot, kurš par? Paldies. Pret. Atturās. Atturoties, lēmums ir pieņemts. Paldies, kolēģi. Tālāk, trešais lēmums mums ir par Saules novadas pašvaldības autoceļu vasaras un ziemas klasēm. Un ziņojuma vietnieks šajos jautājumos arī Raivis Lūdzu. Labdien visiem. Tātad, jā, Saules novada transporta inženieris sagatavojas lēmumu attiecīgi par mūsu ielām un ceļiem atbilstoši tiem aktu prasībām un klasēm. Un šis ir nepieciešams apstiprināt domas lēmumu. Un attiecīgi apstiprināts ir transporta komisijā un attīstības komitejā. Lūdzu deputāts apstiprināt arī domas sēdē. Paldies. Paldies, Raivi. Kolēģi, vai jautājumi par klasēm? Autoceļiem nav, tad lūgums balsot, kurš par? Paldies. Pret. Atturās nav. Lēmums ir pieņemts. Paldies, kolēģi. Tālāk, ceturtais ir par manas dāvinājumu Ukrainas sabiedrības vispārējiem atbalstam. Raivi, lūdzu. Jā, es saņēmu iesniegumus. Attiecīgi mums ir transporta līdzeklis, tas ir Mercedes-Benz Sprinters, autobus. Attiecīgi mēs neizmantojam pašvaldības funkciju veikšanai. Ar domas lēmumu sagatavotoju nododams Ukraiņu palīdzības sniegšanai. Ir atbalstīts arī finanšu komiteja. Lūdzu atbalstīt deputāts arī domas sēdē. Paldies. Paldies, kolēģi, vai jautājumi? Ja nav, lūdzu, ka šeit. Precizējums lūdzu, tur lēmumu projekta daļā ir numurzīme 3 burti. Mums nav 3 burti vēl pagaidām. Tur tas O-burtu vajag izdzēst. Ja redzat pirmajā punktā lēmuma projektā, lemjošajā daļā, valsts numurzīme. KPO. Nē, nav ietrūkums. Tehniski ļoti paldies, Krišjāni, par, protams, ar šo te labojumus. Jā, Edvard, lūdzu. Atceros iepriekš mums bija viens lēmuma projekts, kur mēs Ezerē bija Mazpulku atbalsta biedrība, un tagad ir cita biedrība. Tas ir vērsts uz to, kad deputāts Roberts vērs uzmanību, kad ar Mazpulkiem var nesaistīt, tad šī konkrētā biedrība rakstā. Nākamā, kas nav saistīts ar Mazpulkiem, lai nevar maldināt cilvēks. Okay. Tur Ezerē vispār viss savādāk ir. Labi, kolēģi, vai vēl jautājumi? Ja nav, tad lūgums balsot, kurš par ar šo te labojumu, ar tehnisko numuru. Jā, paldies, kolēģi, pēc tam izlabosim tehniski pareizi numuru ierakstot. Tālāk, 5. par šķiroto atkritumu savākšanas laukumu Meža ielā Brocēnos. Lūdzu, Raivi. Jā, tad ir sagatavots lēmuma projekts par šķiroto atkritumu laukumu Brocēnos Meža ielā 5 nodošanu SIA Eko Baltijas videi. Attiecīgi, līdzīgi kā mēs lēmām par dzirnavielas laukumu nodošanu, un šis lēmuma projekts ir sagatavots gana laicīgi, jo zinot to, ka valsts vides dienests mums atļauju par dzirnavielu termiņā pārvilkt pāri par 2 mēnešiem, jo viņam laikam kapacitāte trūkst, un tāpēc mēs sagatavojuši esam šo lēmumu projektu ātrāk, lai nevilcinātu šo laiku, pēc iespējas ātrāk Brocēnu iedzīvotājiem būtu arī savs šķirošanas laukums. Vai tas būs augusts vai septembris, es jums nevaru apgalvot, bet cerēsim pēc iespējas ātrāk. Līdz ar to būvnieks nodod viņu nākamu nedēļu, un pēc tam uzreiz sniedzam iekšā valsts vides dienestā, un attiecīgi sagatavo pieprasījumu, gaidām atbildi no valsts vides dienesta, lai akceptētu šo te. Jo interesanti ir tas, ka tas ir jauns izbūvēts laukums, un tāpēc vajag 2 mēnešus, ko vērtēt, grūti spriest.
Bet lūdzu atbalstīt deputātus. Visiem speciālistiem un darbiniekiem ir jāstrādā. Lūdzu, Edvard. Viens precizējuši jautājums par Saldas to laukumu, tad viņš šobrīd ir. Esam saņēmuši no valsts vidas dienesta atļauju, 9. Jūlijā viņš tiek atvērts. Tad arī būs kāda publiska informācija. Jā, sagatavos. Mēs lēntīt atgriezīsim tiesmā. Vides dienestam nav tas KPP princips, kas nav pulsēšanas piekrišanas. Es teicu, Nedzirdēju. Pulsēšanas piekrišanas princips, jā. Nē, tā. Vides dienestam. Tas būtu izcili, tas ir labs, tas būs jāiebilst ministrs kabinetam. Paldies, kolēģi. Vai vēl jautājumi vidū? Ja nav, tad lūdzu balsot. Kurš par? Paldies. Lūdzu, nelamāties pie galda, ja? Labi, kolēģi, paldies par atbalstu. Tālāk, 6. lēmprojekts mums ir par zemes iznomāšanu projektu īstenošanai Sātiņu parks, lūdzu. Jā, esam saņēmuši biedrības Mēs kopienā iesniegumu ar vēlmi iznomāt nekustamā īpašumu, kas atrodas Sātiņos, un attiecīgi ar mērķi ierīkot disku golfu. Projekts ir apstiprināts un nepieciešams, jā. Un tad ir sagatavots lēmuma projekts, termiņš ir uz 7 gadiem. Un attiecīgi nomas maksa 57,12 € gadā. Paldies, kolēģi. Vai jautājumi? Lūdzu, Egard. Jautājums Valdim. Vai mums ir normatīvu aktu ierobežojumi, ka mēs nevaram piešķirt viņiem 100% īres atlaidi? Jā. Jā. Normatīvajos aktos nevienā nav atļauts iznomāt, izņemot jums ir norādījis likums ar pašvaldības mantas iznomāšanas kārtību. Tur ir tikai atsevišķi gadījumi, kad pats likumdevējs ir noteicis, kad piemērojama apmaiņa vai nemaksā. Pārējie visi maksā. Arī biedrības taiskaitā un, kam arī sabiedriskā labuma status. Bet šis ir pievērstoši, šis vēl pakārtot ietver struktūra fondu naudas apgūt. Tur ir citi specializētāki noteikumi, kurus apsaimnieko valsts atbalsta. Viņiem ir sabiedrības citi. Bet jā, atbild uz savu jautājumu, nav šāda nosacījuma, ka dotu. Tad mēs iedodam atlaides koncerts, estrādes parka teritoriju, 100% atlaidi. Mums ir katlu mājas arī ar formulu, kura īra tiek atlaista. Mums tagad te patāsņās lemsim arī bruņotiem spēkiem skolas un sporta zāles. Tiem visiem tā kā ir 100% atlaidi un šim, tad mēs īsti nevaram neko izdomāt, tā es pareizi saprotu. Par bruņotiem spēkiem es jau teicu, un atkārtošu vēlreiz, es teicu komitejā, valsts pārvaldes likums nosaka, ka valsts un pašvaldību institūcijas realizējot savu funkciju izpildu sadarbojas, un likumā ir rakstīts, ka palīdzība viens otram tiek sniegta bez maksas. Likuma citādi. Kas par kapitāla sabiedrībām tiks nolika patreiz uzreiz neatbildēšu. Ja es pareizi sapratu, nav pavēlti nodots nomā pašvaldības katlu mājas komunāla servisam. Viņiem ir līgums par apsaimniekošanas kārtību un nomas iekasēšanu. Un pirmais bija Kalcēts parks. par tiem konkrētiem diviem pasākumiem. Jā. Tas ir domas piederoša manta un pašvaldības atbalsts, sniegtais atbalsts. Tāpēc mēs drīkstam lemt. Šeit atbalsts, saka vēlreiz, ir lauksaimniecības atbalsts dienas apgreidot Eiropas struktūra fondu. Tas nav mūsu lemšana. Paldies vēl par atbildi. Paldies Egard par jautājumu. Jā, Edvard, lūdzu. Varbūt es varu precizēt, cik es saprotu, tas ir vairāk saistīts ar to, ka mums ir biedrības novadā, kas saņem 90% atlaidi īres maksām. Vai arī šādiem var to piemērot vai nevar to? Šajā gadījumā ne. Jautājuma būtība par biedrībām, kā es minēju, kuram valsts ieņem dienas ir piešķirts sabiedriskā labuma status. Es varbūt kā piemēram, ko Aigars minēja, ja kāda biedrība vēlētos rīkot pasākumu Kalncēnas parkā, kas ir pašvaldības manta, mēs drīkstētu piešķirt šāda veida nomas atlaidi 90% apmērā. Tāds ir domas lēmums. Tad atšķirība, ja es pareizi saprotu, ir tas, ka tas ir
ēkām būvēm, un šī gadījumā ar zemi, tur ir tā atšķirība lielāka. Nekustamais īpašums, bet arī naudas devējs nav pašvaldība. Šī gadījumā pašvaldības manta, tikmēr tā ir pašvaldības manta, šī zeme 2,06 hektāri. Lēmuma projektā izklāstošajā daļā ir norādīts šis speciālais likums, kur ir uzsvērti šie divi dalījumi – kustamā manta un nekustamā manta iznomāšanas termiņš un laiks. Un tur ir noteikts, ka iznomā pa vēl šādiem gadījumiem pašvaldība nevar. Un tur ir rakstīts, ka nomas maksai, nekustamā īpašuma nodokļu maksai ir jābūt atbilstoši likumam 1,5% apmērā, jo šī ir biedrība, ko pats uzsvēra biedrībai, ne vairāk kā 1,5% izrēķinot no katras vērtības, platība ir nepilni 2 hektāri, un izrēķinot ciparu, viņš nedrīkst būt mazāk par... Paldies, to es visu sapratu. Es tikai mēģināju saprast to atšķirību starp ēkām, būvēm un zemi. Paldies, vai kolēģi vēl lūdzu vajag? Viņas komentārus par tām katlumājām. Jā, viņas tiek izīrētas. Un ir atsevišķo komponentu, kur tajā pašā gadā šo ir privāts uzņēmums dabūna apakaļ. Un tad no vienkārši tādu godīgumu principu, tas ir uzņēmums, kuram mērķis ir gūt peļņu. Šeit mēs runājam par biedrību, kur realizē projektu sabiedriskam labumam. Šie maksā īri, katlumājām samaksā, dabūna apakaļ. Tā ir atsevišķa saruna, bet droši vien mums ir jādomā, lai būtu godīgi. Ja mēs tiem šādu mehānismu piemēram, tad arī šeit būtu kaut kas līdzīgs apmēram. Paldies. Paldies. Kolēģi, vai vēl? Ja nav, tad lūgums balsot. Kurš par? Paldies. Pret atturās nav. Lēmums ir pieņemts. Paldies par diskusiju. Tātad 7. lēmumprojekts ir par zemes lietošanas tiesību izbeigšanas status pašvaldībai piekritīgas zemes noteikšanas Samtiņu Brocēm pilsētā. Lūdzu. Jā, tas sagatavots lēmumprojekts ir nepieciešams domas lēmums, lai cilvēks var sakārtot līdz galam zemi, iegūt savā īpašumā, to, ko viņš ir nokavējis vai līdz galam izdarījis, bet tad pašvaldība nav pretī. Šis ir tas variants, kad mēs palīdzam iedzīvotājiem. Paldies, ļoti patīkam. Kolēģi, vai jautājumi? Aigar, lūdzu. Ir kādam informācija, kāpēc viņš nokavēja par tiem certifikātiem iegūt šo zemi? Jo šobrīd iznāks tā, ka pašvaldība iegūs savā īpašumā un viņam būs jāpērk vēlreiz tā zeme. Ir kāds ar viņu runājis? Tas jautājums ir, ko tu gribi, Aigar, zināt? Jautājums pēc būtības. Ja pieņemsim, līkums ir beidzies, tad viņam nav atgriezeniska. Jautājums ir, mēs pasakām, jā, viņš saka, es esmu nokavējis, vienalga. Ir cilvēcis vienkārši saprast, kāpēc viņam tā ir sanāks. Viņam sanāks. Jā, bet Aigar, zin, ka sarunas vedot, tu pats ļoti labi zini, ka uzdodot arī šādu veidu jautājumus, var nonākt neveiklā situācijā. Ja kas. Tā kā tās situācijas ir dažādas, mēs ticamāk, mēs no savas puses neesam precīzi mēģinājuši noskaidrot iemeslus, kāpēc viņš ir nokavējis šo terminu. Nē, paldies, viņš ir griezies ar iesniegumu, ka viņš ir gatavs sakārtot. Par konkrēto cilvēku, tas šajā gadījumā tiešām nebūtu būtiski, bet cik ir tāda pavisam varētu būt šādi gadījumi, kas mums draud? Es domāju, es nezinu, tad ir jāpēc nodēļ. Man ir precizēts jautājums, kas ir zem vārdiem, kas ir zem vārdiem draud? Kas ir zem vārdiem domāts draud? Viņiem draud. Cik ir nepabeigti šie darījumi prioritācijas ietvaros? Viņi ir vēl pietiekami daudz, tajā pašā laikā, ja cilvēks izsaka vēlmi, tad kārtojam. Ja viņš vēlmi neizsaka, viņš paliek turpātās, jo ēkas ir viņu, parasti ēkas ir viņu, nav sakārtos zemes. Viņš var joprojām turpināt dzīvot, un viņš pieņems un negrib kārtot. Arī tādi gadījumi būs. Un ir. Situācijas ir dažādas, jātiek līdz ar tām. Lūdzu, Edgars. Precizējuši jautājumu šādu kārtību, cik es saprotu, piemērot, tikai tādā gadījumā ir jau šīs zemes atrodas viņam piedarošā ēka. Tas neļauš, lai citi zinātu, ka ir tāda iespēja to izdarīt. Tad ir piepirkuma tiesīgā persona. Edvard, tikai un viņi. Jā, tas ir svarīgi zināt, nevis mums, kam varbūt nav tāda situācija, bet cilvēkiem, kam ir tāda situācija. Jā, tikai un vienīgi šādam gadījumam. Te jau droši vien ir arī tas stāsts par to, ka arī daudz izmanto varbūt tāpēc, ka tur arī kaut kādas nodokļu lietas uzreiz mainās. Jo, ja tu nokārto ir savādāk uzreiz, nē, šajā īpašumā viņi maksā tos pašus nodokļus. Tu ir tāpēc jāmaksā, jā. Labi, kolēģi. Paldies par diskusiju. Aicinājums balsot par sagatavoto lēmumu. Kurš par? Paldies. Pret atturās nav.
Aigars atturās? Atturos, jā. Atturās, jā. Vienam atturoties, lēmums ir pieņemts. Paldies, kolēģi. Tālāk, ja neiebilst, tad ir jautājumi sagrupēti blokos. Neredzu iebilst, tad pirmais bloks mums ir 8. līdz 10. lēmumu projekti par cirsmu atsevināšanu, ja? Tad tirgus vērtību noteikšanu, procesu uzsākšanu. Vai kolēģi jautājumi par kādu no īpašumiem? Ja nav, tad lūgums par šiem sagatavotiem lēmumu projektiem balsot. Kurš par? Paldies. Man tikai komentārs ir par šiem te. Cerams, ka arī vietējie meža uzņēmēji pieteiksies šim izsolēm. Tāds aicinājums. Jā, lūdzu pieprotokolēt šo obligāti. Jā, tas bija ļoti svarīgi. Jā, paldies, kolēģi. Tālāk nākamais bloks 11. līdz 13. atsevināšana publiskajā izsolē. Arī tad ir sagatavoti 3 lēmumu projekti. Vai kolēģi jautājumi par kādu no īpašumiem? Ja nav, tad lūgums balsot. Kurš par? Paldies. Pret atturās nav, lēmumu pieņemt. Un tālāk mums ir lielākais šodienas bloks no 14. līdz 27. lēmumu projektiem, kur arī ir tirgus vērtības noteikšanas un atsevināšanas pirmtiesīgajām personām. Vai kolēģi jautājumi ir par kādu no šiem te gadījumiem? Ja nav, tad lūgums balsot. Kurš par? Paldies. Pret atturās nav, lēmumu ir pieņemti. Mēs ļoti rēti esam tikuši līdz 34. Ne, 28. Nu, labi. Nu, ko jūs varat būt tik sīkumaini, es laikas nesaprotu? Nu, labi. Tātad mēs tikām līdz 28. Ja? 28. mums Linda Milnga runā. Es ļoti atvainojos, 28. nāca un stāsta, kas tev tur uz sirds. Tā, labdien. Un lūdzu atbalstīt jūsu grozījumus darbinieku atlīdzības un sociālo garantiju pielikumā, kur tiek tā kā, jaunā redakcijā izteikts dokumentu pārvaldības speciālists, pievienots galvenais turismu speciālists un ģimeņu atbalsta nodaļas vadītājs, kā jauni amati. Paldies, kolēģi, vai jautājumi? Edvard, lūdzu. Tad šis bija plānots, vai šis būtu tagad budžeta grozījumā šiet grozījumi? Tas ir saskaņots ar finanšu nodaļas vadītāju, ar izpildu direktoru iepriekš, pirms tiek virzīts uz domas. Es saprotu, jā, bet tas tā kā iepriekš, kad mēs janvārī lēmām par budžetu, tas vēl nebija tad plānots. To nevar paredzēt, tas ir dabīgs personāla vadības process. Paldies, kolēģi, vai vēl jautājumi? Ja nav, tad lūgums balsot. Kurš par? Paldies, Linda Milne, tika ļoti labi galā. Paldies tev, Linda. Tālāk 29. par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā nacionālajiem bruņotajiem spēkiem. Mums Intu un Braška lūdzu. Labdien. Tātad ir saņemts Nacionālo bruņoto spēku lūgums sniegt atbalstu mācību uzdevumu veikšanai ar pašvaldības rīcībā esošām telpām. Tātad lūdzu akceptēt, nodot bezatlīdzības lietošanā nacionālajiem bruņotiem spēkiem lēmumu projektā norādītās telpas no 2026. gada 31. augusta līdz 20. septembrim. Paldies, kolēģi, vai jautājumi? Lūdzu, Egar, un pēc tam būs Ansiņ, ja? Lūdzu, Egar. Izstāsta, ka tur arī tehniski kļūda. Otrajā punktā ir Zaņas pamatskola uz Zirņu pagastā. Jā. Tas pareizi ir? Nē. Vai kļūda vienkārši? Jā. Tas ir droši vien Zirņu sporta zāle domāt, ja? Jā. Tur tālāk vēlreiz viņa atkārtojas tāpat. Paldies, Aigar. Noprecizēsim. Paldies tev. Jā, korekcija. Ants, lūdzu. Jā, tas telpas pēc tam uzkopja un tas viss tur ir uz kādu, jo viņi tur dzīvots, tu saproti, jā? Jā, viņi paši savāc un uzkopja. Viņi paši pēc tam. Paldies. Paldies. Tātad ar tehniskajiem precizējumiem par adresi, tad lūgums balsot par sagatavoto lēmumu. Kurš par? Paldies. Pret atturās nav. Lēmums ir pieņemts. Paldies, Inta, tev par ziņojumu. Tālāk 30. mums ir par projektu pieteikumu sabiedrībā balstīt sociālo pakalpojumu pieejamību palielināšanu mūsu novadā. Un ziņojums attīstības nodaļas vadītāja Eva Jākapsona, lūdzu. Jā, labdien! Kā jau Vini ieskicēja par projektiem, ko plāno iesniegt sociālais dienas, šis ir viens no tiem, kuram mērķis ir uzlabot pakalpojumu pieejamību, un mērķa auditorija ir bērni ar funkcionāliem traucējumiem un pilngadīgas personas ar garīgu raksturu traucējumiem. Tad projekta kopīgās izmaksas ir 255 780 eiro un līdzfinansējums 38 367 eiro. Un nepieciešams finansējums naudas plūsmas notošanāšanai. Lūdzu atbalstīt projektu pieteikumu iesniegšanu. Paldies, Eva. Kolēģi, vai jautājumi? Ja nav, tad lūgums balsot. Kurš par?
Paldies, lai veicās dabūt atbalstu projektā. Tālāk 31. Urban Sport Club veidojam pilsētas, kas kustās. Jā. Šoreiz pašvaldība plāno iesniegt projektu pieteikumu Urbakt programmā, un tā projekta ideja, ka mēs paredzam iesaistīt sabiedrību dažādās sportiskās aktivitātēs, kuras mēs tā kā plānojam veikt Kalpaka laukumā, arī lai iedzīvinātu šo Kalpaka laukumu. Projekta kopīgās izmaksas ir 80 000 un nepieciešams nodrošināt līdzfinansējumu 20%, kas ir. Lūdzu atbalstīt projektu pieteikumu iesniegšanu. Paldies, kolēģi, vai jautājumu lūdzu, Edvard? Es mēģināju saprast, un vienā vietā parādās, ka pilota teritorija ir Kalpaka laukums. Jā. Tālāk mums ir parādās, ka teritorija ir Kalpaka laukums, iekšpagalms, ja es pareizi sapratu. Tad, ja ir esoša izvērtēšana Kalpaka laukumā, atjaunotā iekšpagalmā un citās publiskās vietās, tad īsti kur un kas tad tur tiks darīts beigās? Pamatā Kalpaka laukums un iespējams arī iekšpagalms, jā. Kas tur ir tieši domāts? Tur būs sīkāk, tas nav tā kā vēl izstrādāts, bet ir paredzēts dažādas sportiskas aktivitātes 30 mēnešu laikā, iesaistot dažādas sabiedrības grupas, piesaistot iedzīvotājus, biedrības, vismaz puse no tās naudas ir tikai uz aktivitātēm paredzēts. Tātad, kas ir mīkstais projekts, ja tad nav iekārtas, bet ir aktivitāte. Būs arī vides objekti Kalpaka laukumā, kas tiks tā kā droši vien ar Ingrīdas saskaņojumu tas tiks izstrādāts un uzstrādāts. Ja? Jā, tie būs paliekoši. Tos varēs vai atstāt Kalpaka laukumā, vai izvietot kaut kur citur pēc tam. Tātad tā doma ir, kas iedzīvināt Kalpaka laukumu, iedzīvotāji ies sportot uz Kalpaka laukumu. Jā, arī. Man aicinājums ir, protams, kad tas projekts piepildīsies ar saturu, tad, kad saturs būs prezentācijas veidā, protams, palūkšu deputātiem izsūtīt, lai mums ir iespēja paskatīties uz sagatavotājiem aktivitātēm. Jā, bet tas droši vien būs tajā brīdī, kad, ja viņš tiks apstiprināts. Protams, kad šodien būs. Mini aktuāli uzstāstīt, cik no klātesošajiem ies sportot Kalpaka laukumā, varbūt no deputātiem, jo, pašā centrālajā laukumā. Kāpēc tas nevar būt iekšpagalmā? Nec varbūt iekšpagalmā? Jā, varbūt gan iekšpagalmā, gan Kalpaka laukumā, bet tā ideja mēs gribam iedzīvināt Kalpaka laukumu. Tur nenotiks tā, ka tur vajadzēs pumpēties un kaut kas tāds. Tas būs futbolu tur nespēlēs, ne? Futbolu arī tur nespēlēs. Tas būs kaut kas tāds, pieņemams tai vietai. Jā. Labi. Aigar, lūdzu. 2 jautājumi. Liekas, ka ja mums tiešām izdosies vismaz pāris jauniešu dabūt no sociālajiem tīkliem un ka viņi uzturēsies Kalpaka laukumā, tas noteikti būs apsveicami. Jautājums par tiem vides objektiem. Tur ir jau kaut kādi paredzēti, kaut kādi no citu pieredzes, vai tur tiks domāt kaut kādi jauni objekti? Tas ir tā kā no mūsu pašu pieredzes, kā mēs darījām iekšpagalmā, kad mēs to pop-up taisījām, ka mēs tā kā mēģinājām iedzīvināt un pārbaudīt, vai tā iekšpagalmā kaut kas darbojās. Atceries, bija tāds pasākumiņš, tur bija... Tā kā paši izdomās kaut kāds projekts un tad vairākas taisīs un mēģinās. To izdomās droši vien Ingrīda. Kaut ko tādu vizuāli noteikti baudīt, lai tas, Jebkurā variantā būs projekta vadības grupa. Tā būs projekta vadības grupa, protams, jā. Un liks kopā citu redzētās lietas un kaut ko jaunas, ticamāk, mēģinās izdomāt. Es varu palūgt, lai man ieliek šajā grupā? Jā, protams. Šeit palūgt var. Visu. Labi, Ants jau ir grupā. Es ļoti vēlētos būt. Labi, Ants ir jau grupā. Tad jautājums ir kopējais finansējums ir 80 000. Tas nozīmē kaut kādu lielu daļu. Liela daļa aktivitātēm būs aiziet iztērēs, lai visu to testējot. Jā. Cerams, ka tur pietiks tā nauda, lai beigās arī tiešām labus objektus kaut kāds uzbūvēt. Viņš nebūs kā uzbūvēts, viņš būs kā tāds vides objekts kaut kas tāds. Jā, pārvietojums, ko var nolikt un aiznest arī citur izmantot. Tas būs vairāk tāds. Bet mēs runājam par trenižiem vairāk un mazāk, vai ne? Iespējams, ka nē. Vēl mīkstāks. Mīkstāks? Edvard, lūdzu, tev bija. Tas būs kaut kas tāds, lai Kalpaka laukumā būtu vēl patīkamāk uzturēties, lai cilvēki tur vairāk nāktu un, tādu. Tur būs kaut kāda radoša pieskaņa. Edvard, lūdzu. Man tas jūsu termīns iedzīvināšana mazliet izraisa smaidu, jo es tomēr rosinātu būvēt un attīstīt teritorijas un lietas un ceļus un laukumus, tie, kas cilvēkiem ir vajadzīgi, kuru pēc tam nav mākslīgi jāiedzīvina.
Šobrīd ir tā, ka mēs esam uztaisījuši iekšpagalmu un tagad domājam, kā viņu iedzīvināt. Un, tad, kad tas būtu tāds novēlējums, tomēr vairāk darīt to, kas iedzīvotājiem ir vajadzīgs, un tad nebūs jātērē liekas laiks un līdzekļi šo te iedzīvināšanai šo objektu. Paldies! Paldies! Es gan gribētu no savas puses mazliet teikt, ka iekšpagalms tiešām ir attaisnojies par visiem 100%, un viņš ir dzīves jau ar visām savām aktivitātām, pastaigas vietām. Un, protams, kad var konceptuāli pieiet lietām un pateikt, ka mēs šādās Eiropas atbalsta programmās nestartējam. Bet taisni tāpēc arī ir šāda programma iedzīvināt un radīt kaut ko jaunu. Jautājums, protams, ir iekšē izvēle piedalīties vai nepiedalīties. Un nevienmēr viss varbūt sanāk, bet šeit tāpēc ir tā nauda, lai iekustinātu, lai kaut kas jauns rastos. Kristīna, lūdzu. Jā, es gribēju pajautāt Edvardam, vai viņš var atbildēt šo jautājumu, ko grib iedzīvotāji. Vai iedzīvotāji grib tikai ceļus un apgaismojumu, vai iedzīvotājiem ir vajadzīgi arī šie svētki un pasākumi, kas nav runa par pasākumiem. Un ja mēs skatāmies, ko vēlas iedzīvotāji, tad pašvaldība rīkojas un organizēs pietiekoši daudz aptaujas, kur šos aptaujas arī tu var iepazīties un redzēt, kas tad izvirzās vadībā iedzīvotāju vēlmēs. Un to arī ņemt vērā, jā. Paldies. Tu neatbildēji, bet nu. Es pastīšos šīs aptaujas. Jā, paskaties. Paldies, kolēģi, vēl jautājumu. Ja nav, tad lūk mums balsot. Kurš par? Paldies, pret atturās nav, tad visi vienbalsīgi atbalstīja jaunas aktivitātes un iekustināšanu. Tā, nākošais 32. lēmuma projekts mums ir par Tilts vieno. Ko viņš vieno? Tilts vieno, jā. Joprojām biedrības izsaka vēlmi piedalīties koprojektā pašvaldību, un ir saņemti 2 pieteikumi, un viens no tiem ir biedrība Durvis uz radīšanu, joprojām vēlas to pašu mīlestības tiltiņu, kas iepriekšējā gadā bija, bet diemžēl netika apstiprināts, un šogad viņš tiks sniegts par jaunu. Paldies! Kopīgās izmaksas 19 000. Lūdzu atbalstīt pret pieteikumu iesniegšanu. Paldies, kolēģi, vai jautājumu? Es pareizi saprotu, pats viņiem neesmu. Jā. Jā, bet tēma jau tomēr tā kā būtu svarīga, bet cerēsim, ka šogad atbalstīs. Ja kolēģi vairāk jautājumu nav, tad lūgums Aikar, lūdzu. Kurš šis lēmuma projekts, kur mēs esam? 32. Tas ir par Drūksto tiltu. Jā, par to pašu. Jā, tajā bija tas pats arī. Tur, ja viņš apstiprināsies, tur būs atkal īre. Jā, tas pats. Es ceru, ka mēs kaut kādu risinājumu tur atradīsim, ka šim sabiedriskajam projektam īre tomēr nebūs jāmaksā. Es tagad to piekrītu, ka tur maza neiedzība ir. Jāsaka, paldies Dievam, ka tur nav lielas summas, bet es apņemos par šo padomāt. Paldies. Vai kolēģi vēl jautājumu? Ja nav, tad lūgums balsot. Kurš par? Paldies, pret atturās nav, Tilts savienots. Tā, 33. dzīvā lauku mācības vidi Striķu sākuma skolā. Šis ir otrs līderu projekts, kur vecāku klubiņš Druvi vēlas iesniegt, kur plānots iegādāties pārvietojums vistu mājas un aplūkus, saules paneļu sistēmas, aitu mājas, aplūkus un visādas inventārus dažādus. Un projekta kopīgās izmaksas 28 500 eiro un pašvaldības līdzfinansējums no tiem ir 10% lūdzu. Lūdzu atbalstīt projektu pieteikumu iesniegšanu. Paldies sev, kolēģi, vai jautājumu? Krišjāns un tad Aigars, jā, lūdzu, Krišjāns. Es atceros, ka Robertam bija jautājums to PVD. Es sazinājos ar vienu pārstāvu un viņi apliecināja, ka tur viņiem viss ir viņa lietas kursā. Un tā kā viņiem šobrīd jau ir ēdināšana, kur viņiem jau ir sakars ar PVD, tā kā viss tur ir noskaidrots un viņiem viss zināms un viss būs kārtībā. Jo viņiem ir arī trušu mājas šobrīd un citas lietas, viņiem tas nav svešs. PVD akceptētas trušu mājas tur jau ir, ja kas, jā? Aigar, lūdzu. Te arī īsts komentārs, tieši tāpat situācija, ja ir sabiedriskā labuma projekts un jā, viss. Okay. Paldies, kolēģi, jau vairāk jautājumu nav, tad lūgums atbalstīt, kurš par? Paldies, pret atturās nav, lēmums ir pieņemts. Paldies jau tev par ziņojumiem un izsmaļošo stāstījumu par visām jaunajām un plānotajām lietām. Tālāk mums ir 2 lēmuma projekti, kas ir saistīti ar investīcijām un galvojumiem. Tad es aicinātu mūsu finanšu bosu Dairu, nāc lūdzu. Un 34. lēmuma projekts mums ir par investīciju
projektu ūdens apgādē Oškalnos 2., 3. un 4. kārta īstenošana. Jā, lūdzu. Jā, tātad ir beigusies iepirkuma procedūra. Ir tātad salikti visi skaitļi kopā, lai šo projektu realizētu. Līdz ar to tātad kopējās izmaksas ir 1,2 miljoni, no kurām tātad attiecināmās izmaksas, kas attiecās uz būvdarbiem, arī ir 1 229 000. Un šo finansējumu mēs dalām uz 2 daļām. Tātad vienu realizēs Saldus komunāls servis par 722 000. Tātad tās ir šīs te komunikācijas, par ko arī mēs dosim galvojumu, lai komunāls servis varētu saņemt aizņēmumu. Un otra daļa attiecās uz Saldus novada pašvaldību 506 000, no kuriem tātad mums ir jādod arī līdzfinansējums, lai saņemtu aizņēmumu valsts kasē, un līdz ar to kases aizņēmums mums sastāv 430 000. Un tātad mēs realizējam, pašvaldība realizē ceļu uzturēšanas darbus. Paldies, Daira, kolēģi, vai jautājumi? Atjaunošanas, jā. Ja kolēģiem jautājumi nav, tad lūgums balso, kurš par? Paldies, pretaturas nav, lēmums ir pieņems par galvojumu. Tas pat, es tā kā Tu mēģināju jau izstāstīji visu, par, tad kolēģi jautājumi, vai ir par nākamo lēmumu projektu, kas ir par 35. par galvojumu sniegšanu Saldus komunāls servisam šī projekta ietvarā. Ja nav, tad lūgums balso, kurš par? Paldies, pretaturas nav, lēmums ir pieņemts. Paldies, kolēģi. Tālāk mums ir 3. Jā, pasak priekšā. 36. Pazud. Ir. Tātad ir 3 lēmumu projekti kopumā, tas ir par ziedojumiem no 3 firmām, jā? Jā. Tātad ir saņemts iesniegumi no 3 uzņēmumiem ar lūgumu pieņemt ziedojumu. Katra firma tātad ziedo par 10 000 Saldus turisma informācijas kultūras centram pasākumu organizēšanai. Paldies, kolēģi, vai jautājumi? Lūdzu, Edvard. Precizējuši jautājums iepriekšējos gados arī tika Saldus tiks centram? Nē, nebija. Katru reizi viņš ar citu mērķu pēdējos ir bijis sporta pasākumiem, ir bijis garšas festivālam. Katru reizi viņš min savu mērķi. Bet mērķis ir norādīts. Un tās summas katru gadu 30? Katru reizi ir citādā. Paldies, kolēģi, vai jautājumi? Ir bijis arī vairāk. Liels paldies, protams, uzņēmējiem par katru noziedoto eiro mūsu aktivitātēm. Tad lūgums arī balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav, lēmums pieņemts vienbalsīgi. Tātad visi 3 lēmumi par ziedojumu pieņemšanu. Tālāk 39. mums ir par grozījumiem mūsu budžetā, lūdzu. Jā, tātad ir sagatavots un finanšu komitejā skatīts, paskaidrojumi rakstā, tātad ir minēti visi iekļautie grozījumi, un pēkšņi pazuda visi. Tātad ir ieņēmuma daļa. Ieņēmuma daļā ir projekta naudiņas saņemtas un mērķdotācijas naudas, kas arī tiek izlietots attiecīgi pa izdevumiem. Tad zaļā krāsā ir iekrāsotais tas, ko jūs jau esat piešķīruši ar lēmumiem, kas bija no līdzekļu neparedzētiem gadījumiem. Tātad ar domas lēmumu jau apstiprināts patreiz pa iestādēm nogrozīts finansējums. Un tad ir attiecīgi iekļauti papildus finansējumi, par to lūdza grozījumus un papildus piešķirt finanšu līdzekļus. Paldies, Daira, kolēģi, vai jautājumi par sagatavotiem lēmumu grozījumiem? Jā, Aigar, lūdzu. Daira, man tieši bija jautājums to, ko tikko skaidroja. Tas sanāk to, ka tur, ko jau nav tie domas lēmumi klāt pierakstīti, tātad melnā nevis zaļā, tos mēs šobrīd apstiprinām. Tos šobrīd apstiprinām, jā. Ir izdalīts, lai jums būtu tā kā uzskatām redzams. Paldies. Kolēģi, vai vēl jautājumi? Pastāstīt par tiem konkrētajiem. Jā. Ko mēs šodien apstiprinām, kas nav iepriekš apstiprinām. Tātad sāksim ar 16. punktu. 4 autobusu izpirkšana. Tātad beidzas operatīvais līzings 4 busiem. Un
tomēr ir nonākts pie viedokļa, ka šie busi mums ir jāizpērk, nevis jādod atpakaļ, un līdz ar to šī ir tā summa, kas ir nepieciešama, lai šos busus izpirktu. Tad ir mājokļu komisijas finansējums ir plus mīnus, tātad viņš tiek no komisijas novirzīts uz pagastu pārvaldēm. Tad ir attiecīgi iesniegums no Gaiķu un Remtes pagasta apvienības pārvaldes ar lūgumu piešķirt finansējumu autoceļu Strautiņu Kalītes bojāt caurtakas remonta darbiem. Un tad tiek izdalīts darba algas fonda palielinājums sociāldienestam un Saldus turismu, informācijas un kultūras sporta centram, jo viņiem ir decentralizētās grāmatvedības un darba algas fonda palielinājums bija pie mums, pie pašvaldības, un līdz ar to viņš ir jānodala atsevišķi. Un attiecīgi arī pašvaldība tika plānojusi tātad Brocēnos kultūras centra krēslu iegādi un arī pasākumam Ražotas saldo, kas tika apstiprināts pie Saldus no pašvaldības, bet mēs nododam šo naudiņu Tiksam. Līdz ar tad pēc projekta Oškalnos ūdens apgādes un saimniskās kanalizācijas tīkla izbūves ir iekonomēta finanšu līdzekļi 111 170 eiro apmērā, un to novirzīt ūdens apgādes tīkla sakārtošanai Saldus vidusskolai un bērndārzam Pasaciņa. Tad ir beigusies iepirkuma procedūra bērndārzam Punktiņa ezera struktūra vienībā siltuma apgādes sistēmas sakārtošanai, kur papildus nepieciešama 58 500, un ir saņemts iesniegums arī tātad par papildus finansējumu nepieciešamību Kalncētas pamatskolas infrastruktūras pilnveidošana. Tad ir saņemta informācija no Latvijas valsts ceļiem, kad viņi ir veikuši iepirkumu par kopīgi gājēju velosipēdu ceļu izbūvi, tātad līdz Brocēniem, lai pabeigtu, un tā kā mums budžetā bija plānot šim mērķim 160 000, ir papildus nepieciešami 18 064. Un līdz ar to tātad līdzekļu neparedzētiem gadījumiem tiek samazināti par 276 801 eiro. Atlikums paliek 203 199. Budžeta grozījumos arī ir iekļauts šie ziedojuma līdzekļi, tātad 30 000, kas tiek novirzīti Tiksam pasākumu organizēšanai. Paldies, Dārgi. Vai kolēģi jautājumi vēl papildus par kādu no šīm lietām? Aigar, lūdzu. Par tiem 4 autobusiem, par to izpirkšanu dokumentēt, kas tur bija plānots, vai bija tāda iespēja, ka mēs viņus izpirksim, vai bija domāt, ka taisīs jaunu to līzingu? No sākotnēji bija domāts, ka varētu taisīt jaunu operatīvo līzingu, bet tomēr... Nē. Rājs pastāstīs. Tad attiecīgi viņu izpirkšanas vērtība ir zem tirgus vērtības, un līdz ar to ir nepamatoti atdot viņus atpakaļ. Katram 14 000. Viņus izpirkt, attiecīgi paliek pagasta pārvaldes vajadzībām. Iekšēji viņi tiks noratēti pa pagasta pārvaldēm. Kam būs vecāks, to mēs norakstam, un attiecīgi šie paliks, tā kā maiņa. Pēc esošā stāvokļa sanāk izdevīgāk nopirkt. Par 14 000 tu būsu tā gada nevar. Kā kuru, bet Kāpēc jautājums? Mēs strādājam iepirkuma komisijā, un tieši par šo mēs runājam, jo tas ir ļoti būtiski, ko tu plāno pēc tās līzinga. Ja tu plāno izpirkt, tad mēs arī dodam punktus par atlikušo vērtību. Tāpēc Vaigar mēs ielikām nolikumā, kad būtiski, ka viņi uzrāda atlikušo vērtību. Jo līdz ar to, ja rodas tāds... Vai mēs izpirksim vai neizpirksim. Jo to nevar zināt. Jā. Par šiem, Viņi jau norāda šo atlikušo vērtību vienā gadījumā. Arī bez tām izmaiņām vienkārši mēs pielikām klāt, ka mēs to papildus vēl vērtēsim. Lai mēs to varētu vērtēt kā kritēriju, lai izvēlētākos izdevīgāko variantu. Bet tas, ka viņi jau iepriekš norādījuši atlikušo vērtību, viņi jau tur bija. Bet, kas vēl uzsvars, ir tad vienkārši pievērš uzmanību pie nobraukuma, kāda ir atlikusī vērtība. Ja tur ir saistīti, ja man viņi nobraukuši 200-300 000, man paldies. Nē, mēs prasām uz tiem pašiem 120 000 3 gados. Ok. Labi, paldies, kolēģi, vai vēl precizējuši jautājumu par kādu lietām. Lūdzu, Edvards. Cik es saprotu, Tiks tas algu palielinājums bija no sākuma pašvaldības sadaļā ielikts, tie 180 000, ja? Un tagad viņi Tiksam ir 233, tad ir 76 palielinājums. Tātad 103 aiziet sociāldienestam,
un 76. 76 tiksam. Un kāpēc tad tur ir 233? Tāpēc, kad ir 157,000, tātad 150 procentu kultūras centra krēsliem un 7,000 pasākumam ražot saldu, kas arī bija pie pašvaldības budžeta. 76, 571 Jā, tad plus 157. 27. punkta vienkārši noformulējums tur darba algas fondam un tur jābūt vēl klāt. Es vienkārši paskaidroju, ka no šīs Jā, summas 76 ir darba algas fonds. Paskaidrojums pieņems. Paldies, Dāra. Kolēģi, vai vēl jautājumi ir? Edvard, atbildēt tev, jā? Saprat? Skatībā, jā. Ok, labi. Krišān, pieminēt, kad par to A9, ka tur kopējais ir man liekas, 700,000 kopējās investīcijas. Kopējās investīcijas ar PVN ir 170. Par valsts ieguldījumu. Nē, tur mēs pie lentītes visu izstartīsim. Tas ir liels ieguldījums. Jā, katrā ziņā tas ir tomēr stāsts, ko ilgi gaida, un mums kopējiem spēkiem ar valsts ceļiem ir izdevies šo investīciju atvilkt un pierunāt viņas luksuforu šo te uzlikt. Kolēģi, vai vēl jautājumi? Ja nav, tad lūgums balsot. Kurš par? Paldies. Pret. Atturās. 2 atturoties. Lēmuma projekts par budžeta grozījumiem ir pieņemts. Paldies, kolēģi. Tālāk mums ir atlicis pēdējais papildu lēmuma projekts, ko mēs iebalsojam, kas ir par nekustamā īpašumu pie apakšstacijas pircēju noteikšanu, līgumu slēgšanu, kur mums galā ir Švenks. Jā, kolēģi, vai jautājumi ir par sagatavoto lēmumu projektu? Jā, lūdzu, Egar. Paskatījos, tur 2 reizes, cik es saprotu, jau bija soli, jo 21. gadā jau tā kā bija, nebija interesi laikam nopirkt to zemes gabalu līdz šim. Pareizi saprotu? Jā, viņi bija laik brīvais īpašumu. Vienkārši 21. gadā viņš bija lēmums par veicināšanu, attiecīgi rīko izsaules nebija intereses, šī gadījumā ir. 21. gadā mums bija tā, ka pēc nopirkšanas ir jāapstiprina domē šī rezultāti. Tagad mēs esam izmainījuši, kad reāli ir nopirkts. Nenāk tas dubultā vienkārši jā. Paldies. Egar, vēl kaut kas ne? Kolēģi, vai vēl kādam jautājumiem ir par šo? Ja nav, tad lūgums balsot. Kurš par? Paldies, lai darījums stājas spēkā. Liels paldies, kolēģi, vienbalsīgi arī par šo ienobaltos. Līdz ar to mēs esam darba kārtību izsmēluši. Mūsu izpildirektori šobrīd ir pelnītā atvaļinājumā. Līdz ar to man būs lūgums viņai ziņojumu sagatavot nākošajā sēdē par visu aktuālo laiku no pēdējā ziņojuma. Un es tikai no savas puses vēlējos vēl informēt, ka domas sēde tā arī plānojās mēneša pēdējā ceturtdienā, kas ir 30. jūlijas. Un pirms tam 21. un 23. mums atbilstoši arī tiek plānotas komitejas un arī pirms tam arī komisijas, tā kā bez nekādām izmaiņām. Liels paldies, baudat vasaru un tiekamies jūlijā. Liels paldies jums, uz tikšanos. Atā.